Labdien, labdien! Pēc pēdējiem video ļoti daudz no jums sanāca jautājumi, kā tad tomēr parādīt precīzi, tā tuvāk un lēnāk, kā piesiet fīdergumiju pie pītās auklas un vispār kā savienot, dažādas veidus, kā savienot fīdergumiju ar pītu auklu un kā uztaisīt inline sistēmu, vispār neizmantojot fīdergumiju, bet uz pītās auklas. Nu, nekā vienkāršāk vajag paņemt un sākt taisīt. Nu, tātad ņemam auklas gabalu, monofilās no 0,35, 0,4, 0,45. Tādu, centimetrs, droši vien 50, 60 garu, lai vieglāk. Un taisam pīnīti. Tātad ar vienu pirkstu, vienu roku uz vienu pusi sākam vērpt, ja? un vienkārši virpinam. Nu, viņa jau pati vērpjas, tikai jāsāk, jāiedod sākums. Tad var savilkt, lai tā cilpiņa galā paliek mazāk. Un attiecīgi taisam tādu klasisko pīni. Tādu kā montāžu, ja mēs taisam uz monofilās auklas fīderu montāžu, tad tāda viņa mums arī ir. Tā, tā. Nu, es viņu taisu parasti kaut kādus centimetrus, 25, 20, ne īsāks par 20. Jo tāpēc arī taisno bišķi rasnākas gumijas, taisno bišķi rasnākas auklas, lai viņi tiešām pildītu to savu funkciju. Tas mērķis ir tāds, ka tas ir reku šitā te viņi stāv taisni. Tātad sienam mezglu. Visas mezglas, ko mēs uz monofilās auklas kādreiz sienam, vienmēr visas mezglas taisam dubultā. Tātad vienreiz cauri un otrais cauri šitā te. Nu un saslapinam vienmēr ar sieklām un velkam kopā. Riktīgi, tā lai viņš būtu maksimāli kompakts tā te. Šitā te. Viņš negrib savilkties, viņš ir par elvarājas galiem paņemt riktīgi tā te savilktu auklu. Un tas ir tāds veids, kurš, ja jums nepatīk fīdergumija, gribētu tomēr kaut kādas montāžas ar pītu auklu pīnās. Šitā jums nepīsies, viss būs pilnīgā kārtībā. Nu, redz, šitā te līdz ar šito nogriežam. Mums paliek tikai šitāds te gabals. Ņemu pītu auklu, salieku dubultā, lai pietiek tur kaut kādi pārdesmit centimetri, ko aptīti pirkstu. Šitā te paralēli lieku, ja? Un brīvo galu 4 reizes ap pirkstu. 2, 3, 4, viss. Pārņem un šitā te galu, brīvo galu izveru cauri cilpiņai. Šitā te, viss. Un tagad te gali ar vienu roku, ar otru tā mēģinam savilkt ar pirkstiņiem šitā te, lai tur viss pīta aukla savalkās un nenolēc nost. Un sanāk šitāds te mezgls. Šitāds te smuks. Pievelkam to mezglu te līdz šitam mezglam un smuki savalkam. Viss. Visi mūsu montāži, viss noslēpums par montāžu, kas nepinās, ir kārtībā. Kā tas strādā, tūlīt parādīšu. Tā. Šitādi te mums sanāk montāža. Karabīnīt slīd līdz šejienai. Ja tas ir fīderiem līdz barotavām līdz kaut kādiem gramiem, 80, tad var nelikt nekādu stoperīti. Ja smagām barotavām, tur 80, 90, 100 un vairāk gramu, tad uz auklas uzvaram stoperīti. Bet tā mēs varam ņemt jebkuru barotaviņu. Teiksim, pieliksim šito te mēs. Filmējamies Zebra Master veikalā, tāpēc arī viss ir it kā te pie vietas. Ja jums ir tomēr problēmas ar sistēmu uzsiešanu un vispār kaut kādi jautājumi,
droši ceturtdienās varat braukt uz šeit, uz Zebra Master veikalu. Te no pusdienas laika līdz 5 es vienmēr esmu. Un tad redz, kur sanāk tā sistēma, kur ir tas visas montāžas sāls. Pavadiņi ir tur. Zivs rausta pamatauklu. Te sistēmas līdošana. Ja? Un jums nekad nekas vairs nesapīsies. Pavadiņu var likt kaut vai 10-20 cm vienalga, viņa nekad vairs nesapīsies. Tāda ir tā sistēma. Ja nepatīk, tas ir gadījumā, ja nepatīk feedergumija. Absolūti vienkārši gabaliņš monofilās auklas. Gabaliņš monofilās auklas. Šitāds te. Un uztaisam pīnīti, piesienam pīto pa taisno pie auklas gabaliņa un viss, reku. Super sistēma, strādā perfekti, tik neamortizē. Ja jums ir mīksts kāds, jums nevajag to amortizāciju, vajag, lai metienā nekas nepinās, reku ir un viss strādā perfekti.